Uz savas ņivas galvas piemēra parādīšu, ko var un vajag darīt ar galvas kanāliem. Pamatprincips ir tāds, ka galvas kanāls ir jāveido tāda izmēra, tāda diametra, kā vārstu sēžu iekšējie diametri, attiecīgi ieplūdes un izplūdes. Jo šī ir šaurākā vieta šajā te kanālā no ieplūdes izplūdes kanāla šīs te plaknes līdz vārsta cepurē. Šo te sēžu var palielināt, es ieteiktu ne vairāk par 0,5 milimetru, jo var gadīties tā, kad vārstu sēžu uzkarstot izkrīt motoru darbības laikā jau. Tā kā uzmanīgi, bet bez fanātismu līdz 0,5 milimetram varētu, bet tas ir jāskatās, protams, arī individuāli katrai galvai. Un pašu kanālu ir jāveido geometriski vienādu. Diemžēl šeit ir leņķis, nav taisns kanāls, tas, protams, plūsmu maina, ne uz to labāko pusi, bet gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Bet, jebkurā gadījumā, ir jācenšas kanālu taisīt vienādu izmēru. Jo, ja kanālu veido pēc principa pēc iespējas lielāku, teiksim, šeit var uz sazāģētās galvas labi redzēt, šeit mēģina frēzēt vai urbt ārā, kādam, kuram ir instrumenti. Cilvēki to reizēm dara šādām te lodveida frēzēm, es ar tādām neieteiktu strādāt, jo šeit arī fizika, kā šo te frēzi urbjot spiež iekšā, tādā virzienā viņa arī iet, un parasti viņa iet tur, ka viņai vieglāk iet, jo, teiksim, no šīs puses viņu spiest iekšā vai ļoti viegli iespiest šeit plānajā sieniņā, vai arī šeit plānajā sienā, vai arī izplūdes kanālam, teiksim, šeit ir arī plāna vieta. Tas ir, jā, pēc principa, cik nu maksimāli var. Bet, ja strādā ar šādu tipa frēzītēm un frēzē šo te kanālu pēc iespējas arī lielāku, tad sanāks tāds piltūs efekts, kā piemēram šeit te galvai, kuru es vai nu no privātā nopirku, vai arī kādā tolmetā savācu tieši priekš šādas pašas sazāģēšanas, lai varētu izzināt galvas kanālu un kopumā galvas konstrukciju. Šeit var redzēt, kāda ir cilvēks centies kā diezgan lielas taisīt šos te kanālus, un viņi arī nav vienādi. Var redzēt, ka forma arī īsti nav vienāda. Tāpēc, lai varētu ievērot formu, var uztaisīt šablonu vai no bieza kartona, vai no plasmas, vai arī pat no metāla. Viss pēc iespējām. Parādīšu, kuras tad būtu visbūtiskākās vietas, kuras vajadzētu apstrādāt. Šis ir izplūdes kanāls. Var redzēt, ka šeit ir tāds diezgan būtisks tāds pauguriņš, varētu teikt. Arī šeit ieplūdes kanālā ir, bet ieplūdes kanālos viņi ir mazāki. Izplūdes kanālos ir lielāki. Un jāņem vērā, ka kanāla plūsmas ir dažādas. Ieplūdes kanāla plūsma iet no kolektora uz galvas kanālu un caur vārstu, bet izplūdes attiecīgi tā kā nāk ārā no degkameras, no cilindra nāk ārā. Tad plūsma nāks uz šo te pusi, tāpēc jāievēro, lai plūsmai nebūtu šķēršļu tieši tajā virzienā, kurā plūsma arī iet. Un būtiski arī salaist kolektorus ar galvas šo te plakni. Tātad var izmantot kā šai iešpreces galvai šīs te vietas, kur šeit pavisam viegli ir uztaisīt vēlams no kāda krāsainā metāla, teiksim, no vai tā paša alumīnija, vai no vara, vai no misiņa. Tāda kā, misiņa būtu labāk tāda kā stienīta, kā vadīklu.
un tad arī pēc tā orientēties, lai salaistu, lai nebūtu tādas kā trepes, kad šeit, kā var redzēt, šeit var ļoti labi redzēt, ka kanāli ir bijuši tā kā pāri izplūdē. Tas nav tik būtiski, bet ieplūdē tas ir būtiskāk. Te arī var redzēt, ka, jo izplūdi ir uz šo te pusi, ieplūdē var redzēt, ka te arī tomēr kādas maliņas ir bijuši, un šis te tā kā arī bojā plūsmu, un arī šie te piltuvu veida kanāli ir kaitējoši, jo rodās jau šeit vārsta cepures apakšā turbulences, kuras kropļo plūsmu, un cilindru uzpildīšanās ir sliktāka. Lai varētu arī kvalitatīvi, var teikt arī pareizi, apstrādāt kanālus, vēlams ir presēt ārā vadīklis. Vadīklis, ja ir tā kā labā stāvoklī, ir izmēros pēc pielaidēm, un žēl tādas ir presēt ārā, var pieļaut viņus atstāt, bet būs ļoti grūti kanālus apstrādāt, un galvenais nesabojāt arī vadīklis. Esmu arī vairākas galvas šādā veidā apstrādājis ar vadīklām iekšā, bet tas nav tas pats labākais variants. Labāk tomēr viņas ir izpresēt, jo tad ļoti brīvi var tikt klāt un šos te pauguriņus nofrēzēt nost. Nav jācenšas tā kā, kad ar frēzi tikt no vienas puses vai no otras puses, kas ir diezgan grūti, un grūti arī ir nesabojāt pašu vadīklu. Vadīklis frēzēt nost noteikti nevajag, jo caur vadīklu notiek siltuma atdeva uz galvu kopumā, tātad noņemt nost temperatūra tiek no vārsta, attiecīgi arī no degkameras temperatūra caur vārstu aiziet uz kopējo galvas masu un arī attiecīgi uz motoru masu. Tas viss izlīdzinās, jā. Vadīklis frēzē nost līdz ar vai cenšas viņus taisīt pēc iespējas mazākas, tad tas vēl vairāk kaitē. Varētu teikt, tas visvairāk kaitē arī motoru resursam. Tā kā šādi būs ļoti grūti tikt klāt, bet tā kā vadīkli ir izpresēti, tad pavisam viegli ir sāk ar viņu, un tad jau tālāk pēc šablona uz visām pārējām pusēm. Karburātoru galvai arī var izmantot šos te zeses kanālus, bet šeit būs bišķiņi grūtāk, jo ir tad jāizurb lielāks ar tādu kā kantīti, lai ir kur atdurties tādai kā buksītei, kur šeit var iepresēt iekšā, lai kalpotu kā vadīkli, lai varētu salāgot kolektorus. Ja ir nepieciešamība mainīt vārstu vadīklis, tad noteikti viņus vajag presēt ārā, bet process nav tāds, ka viņus izpresē, iepresē un aizmirst. Vārstu vadīklis pēc iepresēšanas ir jāiziet ar speciālu instrumentu, ir tā teikt jāizdzen uz vajadzīgo izmēru, jo ir arī termoatstarpe, un atšķirās termoatstarpe, šīs te pielaides starp čugunu un, teiksim, bronzas vadīklām. Šeit man ir 2 komplekti, ir oriģinālās čuguna un kāds Krievijas ražojums bronzas. Es savai galvā izmantošu konkrēti čuguna, tas būs drošāk, jo pirmkārt tās ir rūpnīcas, un nav teikts, ka šīs te bronzas pēc iepresēšanas būs pielaidēs. Ir variants arī ņemt šīs te vadīklas no citu marku mašīnām, teiksim, zinu, ka dar no BMW, bet tur ir jāpārvirpo, ir pēc garuma jāpārvirpo, un arī šīs te gredzenu vietas ir jāievirpo. Būtībā ir jātais ģeometrija savādāk, lai viņas derētu žigulim, bet tas viss ir izdarāms. Savukārt, ja darbs ir tik, jau var teikt, būtisks, tad būtībā tad arī var apsvērt iespēju izmantot vārstus ar tievāku kātu. Tas svara ziņā būtu daudz lielāks iegūms nekā tikai vienkārši apvirpot cepurītes. Tā tāda nianse. Vēl var pa kanāliem piebilst to, ka kanālus ir jātaisa, kā jau minēju, vadoties pēc vārstu sēžu iekšējiem diametriem, pieņemsim,
izplūdes kanāls. Mums ir 26,3. Šeit ir 26, 27 no jauna. 26,5 tagad. 26,9. Nu, šeit arī uzdevums, kuras neesmu notīrījis apzināti. Un pieņemsim, ka 27. Un ja šo te kanālu frēzē uz 27, tad, kā var redzēt, šeit jau ir principā ļoti tuvu. Te vajag tikai noņemt nost vietas, kur ir vadīkla. Un ar to principā arī pietiek, uztaisot kanālu vienādi. Ieplūdes 32, 32, 32, 32. Ieplūdēja bišķi vairāk var frēzēt ārā. Un vēl ir vieta, kuru noteikti vajadzētu izfrēzēt, mēģināšu parādīt. Tās ir šīs te vietas. Šīs vietas var izlīdzināt. Šeit arī izmērs būs mazāks. Šīs vietas šeit ir, šeit, šīs ir, un šīs te vietas ir šeit. Šīs vietas var paprēzēt nost. Tātad divas vietas, šīs vietas un vietas zem pie vadīklām. Tas tā kā būtu tas pats galvenais, ko vajadzētu nofrēzēt nost, bet pamatprincips ir tāds, ka kanāls ir jāizfrēzē, jāizveido pēc iespējas vienāda izmēra. Un gan savstarpēji, gan arī kopumā visās plaknēs. Tas tā kā būtu galvenais. Galvas kanāla un kolektora apstrādē izmantoja šādus instrumentus. Urmašīnu vēlams ar metāla korpusu vai ar daļai metāla korpusu, kā šajā gadījumā ir alumīnija lējuma korpuss, jo šī te vieta, kur atrodas patronas gultnes, ir ļoti svarīga, jo, teiksim, ar plasmasas korpusu urmašīnā man ir bijis nereiz vien, kad apstrādājot galvai divus kanālus, šis te gultnes sāk plasmasā kustēties un kopumā patronas sāk kustēties, ļurkāties uz visām pusēm un beigās urmašīna ļoti ātri paliek nelietojama. Izmantoju arī šādu te pneumatiku un frēzes izmantoju paredzētas tēraudam, jo tās, kuras ir paredzētas alumīnijam, ir ar retākiem zobiem un lielākiem zobiem. Man ar viņām nav ērti strādāt, tāpēc es strādāju šādām te paredzētām tēraudām un ar viņām apstrādāju galvas kanālus, ieplūdes kolektoru un arī izplūdes kolektoru čugunu. Ar viņām var apstrādāt. Ja grib strādāt ar tām frēzēm, kas ir paredzētas konkrētam materiālam, tad būtībā sanāk jābūt ir gan tās, kas ir paredzētas alumīnijam, un tad jebkurā gadījumā arī šādas, kas ir paredzētas tēraudam, lai varētu čugunu izplūdes kolektoru apstrādāt. Vai arī, ja ir tā sauktais zirneklis, tad tas būs no
tērauda, un jebkurā gadījumā arī būs šādas te vajadzīgas. Izmantoju pārsvarā šādas te, tieši šī ir visvairāk nokalpojusi, ar viņu ir ļoti daudz galvas sagatavotas, un arī šī ir izmantota. Būtībā viņas abas divas ir komplektā izmantotas. Šī cilindriskā, protams, ir mazāk izmantot, jo viņi ir tikai dažām vietām, kur viņi var izmantot, bet pārsvarā šo te. Šīs ir jaunas, viņas ir, var teikt, tikko izpakotas, viņas nopirka jau kādu laiku atpakaļ, bet tā viņas joprojām stāvēja iepakojumā. Domāju, ka no šīm te abām visvairāk tiks izmantota šī te, bet to jau redzēs procesā. Iespējams arī šī tiks nodarbināta nemazāk, jo, ja salīdzina, tad šīs te divas tomēr vairāk ir līdzīgas nekā, teiksim, ar šo, bet kaut kas kopējs viņām joprojām ir. Šeit tāda asāka kantīte ir, ar kuru var kaut kur trāpīt un tur, kur vajag. Tāpēc paredzu, ka varbūt arī šī te vienīgais, kā šo būtu vieglāk strādāt, jo viņi ir garā kātā. Īsajām es izmantoju šādu te pārēju. Tas tā kā ir pēc manas pieredzes. Ja kādam rodās jautājumi par daudziem galvām, kas ir apstrādātas, tad tās varētu būt līdz 50 apmēram. Dažādās, var teikt, apstrādes pakāpēs. Ir bijušas, kurām vajag nedaudz tikai izlīdzināt kanālus, ir bijušas tādas, kurām jau vairāk viņas vajag izfrēzēt. Ja izmanto šādu blīvi, kura sastāv no 2 paranīta daļām abās pusēs un pa vidu perforēta metāla daļa ar šādiem te ieprasētiem gradzeniem, tad procesa laikā ir jāsako līdzi kanālu izmēram, lai nebūtu tā, kad šajās vietās tiek pa daudz noņemts metāls un plūsma, tā kā plūsma no cilindra iet caur kanālu, viņš šeit ķersies, mainīs virzienu un kropļos plūsmu, tādā veidā arī bremzēs. Tāpēc ir jāsako līdzi, lai nerastos tāda situācija. Ar ieplūdes kanāliem ir vieglāk, jo šeit var palabot frēzīt pašu blīvi, bet izplūdes kanāliem, ja šeit mēģinās kaut ko frēzēt nost, tad šis te gredzens izjuks. Tāpēc ir jāsako līdzi, lai kanāli neuztaisītu lielāku pa šo te atveri. Es izmantošu šādu metāla paketi. Metāla paketi var pielabot, lai nebojātu blīvējumu kā tādu. Pārāk daudz arī šeit nost nevar ņemt, bet, ja gadās pa daudz, tad nekas traks nenotiks, ja nedaudz kaut kur pafrēzēs nost. Šo blīvi nevar uzlikt, jo nav šeit caurumu priekš šīs blīves, tāpēc es kā šablonu izmantoju šo te, jo viņas konstruktīvi pēc izmēriem ir praktiski vienādas. Tāpēc izmantoju šo kā šablonu. Tā ir tāda diezgan būtiska nianse, jo sabojāt var ļoti viegli pa daudz nofrēzējot nost. Tad vai nu ir blīvi jāizgatavo no nulles, kas nav vienkārši izmantojot tikai paranīta blīvi. Viņa ātri visdrīzāk izdegs, izmantojot speciālu materiālu kā šis, kas sastāv no 3 slāņiem. Uztaisīt blīvi nav viegli. Tas ir izdarāms, bet nav viegli. Tāpēc labāk laicīgi tam visam sekot līdzi. Vai arī izmantot metāla paketi. Izmantoju šādas improvizētas šablonus, vai pareizāk, laikam būtu teikt, kalibrus.
tie palikuši no iepriekšējo galvu apstrādes. Šādi te var kontrolēt kanāla izmēru, un ērti tas, ka palaužot viņu var redzēt nospiedumus, kurus tad arī pafrēzē nost, un tā turpina, kamēr šis te kalibrs iet caur visu kanālu. Galvas apstrāde ir procesā. Parādīšu salīdzinājumu šajā apstrādes stadijā. Šie ir ieplūdes kanāli. Tātad standarta kanāls ar standarta šo te kūkumu un tāds, kāds apmēram būs. Šeit ir izplūdes kanāls, standarta apmēram, un šeit tāds, kāds apmēram būs. Izplūdes kanālus, kā šos, kas jau ir sagatavoti, tālāk vairs nefrēzēšu ar frēzi, nākamā apstrāde ar abrazīvu, lai izlīdzinātu viņus un novāktu rupjumu. Tāpat arī ieplūdēju šos kanālus, tālāk vairs ar frēzi nefrēzēšu, nākamais solis ar abrazīvu, un tad jau tāpat kā ar izplūdes. Būtībā līdz konkrētam brīdim tiek strādāts ar frēzi, ne uz to īsto izmēru, kas ir vajadzīgs, jo šie te kalibri man arī nav uz īsto izmēru, viņi par apmēram 0,5 milimetru mazāki. Tas ir, lai paliktu vēl, kā teikt, gaļas, lai varētu viņu izlīdzināt, jo, kad noņems nost šīs te visas švīkas no frēzes, viņi paliks vēl lielāki. Līdz ar to, tad, lai process izlīdzinās, tas ir diezgan tāds būtisks moments. Jo, ja viņus izfrēzē uz vajadzīgo izmēru, tad pēc tam frēzējot viņus, pēc frēzes viņus līdzinot, viņi paliks vēl lielāki nekā vajag. Tas tāds arī būtisks moments, un ņemot vērā iepriekš minēto par blīvi, tad tas ir noteikti viss jākontrolē. Sākšu abrazīvo apstrādi, izvēlējos 4 veidu smilšpapīrus, vai izmantošu visus 3 veidus, vēl nezinu, bet sākšu ar 120, tālāk 180, 240 un pēdējā apstrāde tad būs ar 600. Rupjā galvas kanāla apstrāde ir pabeigta, bet pirms ķerties klāt pie noslēdzošās smalkās apstrādes ar 600 smilšpapīru, salāgošu un apstrādāšu dzēsu šos te sistēmas savienojumu lūkas galvā. Šeit tā kā pēc lieluma pietiek, bet malas ir asas, un lai būtu arī
daudz maz vienādi. Šita lūka izfrēzēšu viņu taisni stūrēnāk un noņemšu nost visas asās malas, lai plūsma zešu šķidrumam būtu arī labāka. Tāpat arī krāsniņai izeju šeit diametrs ir mazāks, šeit jau ir lielāks, tā kā šeit pietiek, bet arī ir asas malas, tās noņemšu nost, lai būtu daudz maz taisni. Nav ļoti būtiski, bet pie reizes to var izdarīt. Nāks tikai un vienīgi par labu. Ko tad var darīt ar galvu šeit iekšu? Zinu, kad ir cilvēki, kuri cenšas nofrēzēt visus lējuma defektus, pēc iespējas nogludināt visu virsmu, lai pēc iespējas labāk eļļa pārvietotos šeit par galvu, un arī izfrēzēt lielākas šīs te vietas, kur notika eļļa. Es neuzskatu, ka tas būtu tik ļoti būtiski vajadzīgs, bet ir nianses, kuras tiešām vajadzētu izdarīt. Teiksim, kā šeit ir lējuma defekts, šāda te asa kantīte, teikt tāds bortiņš. Šo bortiņu var nolīdzināt nost. Šeit viņu var nolīdzināt galvenokārt šeit, un arī šeit var bišķiņ nolīdzināt. Tas būtu arī viss, ko šeit vajadzētu darīt. Par degkameru apstrādi. Ko tad var un vajag darīt ar degkamerām? Viss ir atkarīgs no tā, kādu sadalas vārpstu izmanto. Ja izmanto standarta sadalas vārpstas no klasikas žiguļa, no 213. vai 214. ņivas, tad degkamerām neko darīt nevajag. Nevajag frezēt ārā nekādas iedobes, jo tas diezgan būtiski samazinās kompresijas pakāpi. Bet, ja izmanto sporta sadalas vārpstu, tad strādā dinamisko kompresiju, un tad attiecīgi tas arī pat ir nepieciešams, lai uzlabotu cilindru uzpildi, tiek izfrēzētas ārā šeit iedobes. Bet izmantojot standarta, to darīt noteikti nevajag. Tieši otrādi. Tādā gadījumā, ja ir iespēja, tad var šeit aizmetināt nedaudz ciet, nebojājot pašas sēžas vārstu. Būtībā sēžas, tad uz to momentu jāpresē ārā. Šeit var aizmetināt ciet. Pēc tam to visu uz darba galda apstrādā, izfrēzē vai uz CNC vai kuram meistaram ir kādi instrumenti, lai palielinātu kompresijas pakāpi. Ir variants, kā jau parasti, tas ir tāds diezgan izplatīts variants, vienmēr bijis frēzē nost galvas virsmu, lai viņu tā kā degkameru samazinātu. Šeit, teiksim, nofrēzē noslīpē nost milimetru, tad degkamera paliks mazāka. Bet tas ir atkal viens liels mīnus, ka šī te augšējā plakne paliks švakāka. Tāpēc labāk galvu nefrēzēt nost, bet strādāt ar citām metodēm. Viss, protams, ir atkarīgs no iespējām, no budžeta. Ar kolektoriem ir tā, kad ar ieplūdes kolektoru būs vismazāk darba. Šeit esmu atzīmējis pēc šablona, lai sakristu ar galvas kanāliem vietas, kas ir jānofrēzē nost, un kā var redzēt, tad principā te ir ļoti maz ko frēzēt nost. Šeit resīvera pusē ir lielāka izmēra, šeit ir kanāli, un viņi samazinās proporcionāli garumam, un šeit pie plaknes, kur
pieguļ pie galvas, viņi ir mazāki, bet viņi jebkurā gadījumā ir lielāki nekā galvas kanāla standarta izpildījumā, jo galvai kanāla bija mazāki. Šī sarkanā daļa, kas atzīmē, tie ir tādi, kādi viņi ir tagad. Tad galvai kanāli bija mazāki, un šeit arī radās tas efekts, kad galvai kantīti, šī te, kas šeit sanāk, viņi kā mazāk ir, viņa rada plūsmas norāvumu, tā var teikt, viņa tā trepīti, pret kuru tad plūsma ķerās valkot iekšā viņu. Paši kanāli ir ar tādu kā celulītu, grubuļaini. To var ļoti labi redzēt. Sānās ir tādas kā šuvis, tas ir viss lējuma sekas. Ja ir laiks un pacietība, tad to visu var frēzēt ārā un nogludināt kanāla virsmas. Bet tā kā tas ir iešpricis ieplūdes kolektors, tad šeit tikai gaiss caur viņiem iet cauri. Bet ar karburātoru ieplūdes kolektoru ir daudz savādāk. Šeit tomēr iet kopā gaiss ar benzīnu, tāpēc virsmām jābūt daudz labākām, taisnākām, bez celulīta. Bet par to pastāstīšu, kad likšu kopā Žiguli motoru. Ar izplūdes kolektoru ir daudz grūtāk, jo tas jau ir čuguns, viņu arī apstrādāt ir daudz grūtāk. Un šeit var ļoti uzskatāmi redzēt, cik ļoti būtiski nesakrīt kanāli. Šeit ir tādas, var teikt, ļoti lielas trepītes. Un tā kā plūsma nāk no galvas caur šiem te kanāliem, tad plūsma ķerās aiz šīm te trepītēm. Un ne tik vien, ka rodās kādas turbulences, bet šeit ir, var teikt, plūsmas norāvums. Diezgan būtiski kropļojās plūsma. Un dēļ šī te defekta motors var nesasniegt pat rūpnīcas norādītos tehniskos datus, jaudu un griezes momentu. Tā kā šeit ir jāfrēzē ārā, lai būtu vienādi. Viņi var būt lielāki par galvas izplūdes kanāliem, bet nekādā gadījumā ne mazāk un ar šādām te trepītēm, tā sauktajām. Jo, ja nav iespējas viņus izfrēzēt visā garumā, tad vismaz šīs te vietas nolīdzināt tā, lai viņas sakrīt ar kanāliem. Varbūt būs tas efekts, ka šeit būs tā kā, kad lielāks diametrs un tā daudz mazāks, bet vismaz nebūs šīs te būtiskās plūsmas bojāšanas, plūsmas kropļojuma. Procesa gaitā parādīšu, kā būs un kā bija. Šeit vēl ir jāpafrēzē ārā līdz pat bikšu šeit savienojuma daļai, bet šeit vairāk nost arī īpaši nevar frēzēt, jāatstāja plakne, lai noblīvētos un lai arī neatslāpst šī te plakne kopumā. Tāpēc īpaši daudz šeit frēzēt ārā arī nevar. Tas ir apmēram maksimālais lielums šajā gadījumā, kas šeit arī būs. Bet salīdzinājumā ar to, kā bija, ir diezgan ievērojama atšķirība. Izplūdes kolektoram kanāli ir izfrēzēti tik, cik varēja tikt klāt, un arī pēc izmēra izveidoti, lai saskanētu ar galvas kanāliem. Nākamais darbs ir strādāt ar izeju uz biksēm. Šeit, kā redzams, darbs ir vajadzīgs, jo arī daļēji nesakrīt ar blīvi šī te vieta un attiecīgi arī nesakrīt ar biksēm. Izmantoju šo te blīvi kā šablonu šajā gadījumā. Pieliekot pie biksēm, var redzēt, ka metinājums daļēji aizsadz cauruli. Tātad plūsma arī nebūs tāda, kāda varētu būt, ja nebūtu šie te metinājumi priekšā. Tāpat šis te metinājums radīs
Šajā gadījumā visdrīzāk kādas turbulences, jo nav asas malas, ir pusapaļas. No vienas puses metinājums tā kā ir, nevarētu teikt, ka kvalitatīvs, bet labs, viņš ir pārliecinošs. Nav tā, kad paliek vairāk drāts gabali, nekā ir sametināts, un metinājums pēc tādas ķēpāšanas izskatās. Šeit tomēr tā nav, bet ir diezgan pavirši aizmetināts ciet. Tā kā ir jāizfrēzē šīs metinājuma vietas, jāpārbauda, vai viss turās kopā. Un arī kolektoram. Šodien savāds galva no meistara. Process nedaudz ievilkās dēļ manas aizmāršības, bet galvenais, ka visi plānotie darbi ir izdarīti. Ieprasēts vārstu vadīklis, noslīpēta kolektoru virsma, noslīpēta galvas plakne un pārgriezti leņķi vārstu sēžām. Nākamais darbs procesā ir izmazgāt vārstu vadīklis no abrazīva un pieslīpēt vārstus. Pēc tam galva ir cītīgi jāizmazgā no abrazīva, jo abrazīvs no slīpēšanas ir sakrājies galvas iekšēnē, un arī no ārpuses novelka pirksts, tad jūt, kad ir sudrabs. Tā kā šos darbus izdarīšu, un tad jau varēs ķerties klāt galvas salikšanai.
2,000 years later. Vārstu hermetiskumu pārbauda ar šķidruma palīdzību, konkrēta dīzeļdegviela, jo tā nav agresīva, nesēda plastelīna korķus, kurus izmantoja sveču atverēs, lai būtu līdzenis, lai pēc tam arī var izmērīt degkameras tilpumu precīzi. Un arī dīzeļdegvielai tāds spējas visur iesūkties, tātad būs lielāks iespējas, kad ātrāk viņš sāks tecēt, ja būs kur tecēt. Var izmantot vakumstaciju, bet esmu secinājis, ka tas nav tik droši, ir diezgan ilgi jāgaida vakuma zudums, jo, kā parasti pieliek pārbauda, vakums nezūd, viss kārtībā. Ja pagaida ilgāk, tad vakums arī var zust. Tāpēc neuzskatu par to par tādu drošu variantu. Un neuzskatu arī par labu drošu variantu salikt vārstus ar visām atsparēm, nospriegot un tad liet šķidrumu no kanāla puses un gaidīja, ka tecēs caur vārstiem šeit. Jo es uzskatu, ka vārstam ir jābūt hermetiskam no sava svara, un šādā te veidā vēl var pārbaudīt vārsta hermetiskumu visās pozīcijās, viņu pagrozot. Ik pa laikam nāku pagrozīt, un paskatos, vai kaut kur kaut kāda sūds ir parādījusies. Jo varbūt tā, kad ir kāda ģeometrijas problēma ar sēžu vai pašu vārstu, jo sevišķi vēl vārstu sēžas nav piegrieztas un arī vārsti nav pieslīpēti uz mašīnu, ja viņi ir vienkārši izlasīti labāk un salikti. Tad šis ir tāds variants, lai varētu tiešām būt drošam, kad ar vārstu hermetiskumu viss ir kārtībā. Ir pagājuši kādas minūtes 20 un pagaidām nekur nekas netek. Tā kā var uzskatīt, ka vārsta pieslīpēšana ir bijusi veiksmīga un var šo visu konstrukciju jaukt ārā, ņemt ārā plastelīnu korķus, vārstus un jau likt kopā pavisam.
Pēc vārtu salikšanas to es pārbaudu ar nelieliem uzsitieniem, vai viss ir vietā, kā tam jābūt. No daudzu komplektu rokerīšu krājumiem, tā skaitā arī jaunu komplektu, izlasīju labākos, bet, diemžēl, viņi bez defektiem tomēr nav. Kaut gan viņi arī ir labākie, kādi bija. Šeit ir redzams, ka virsmas ir viļņainas. Pārējā ģeometrija viss ir kārtībā, bet tieši šī te virsma viņiem ir viļņaina. Šis šķiet būs labākais no tādiem, kāds ir bez apstrādes. Bet kā dabūt viņus šādus, parādīšu. Bet cilvēkiem ar vājiem nerviem labāk neskatīties. Lai novāktu no virsmām asumus, nedaudz ar zaļo goju pastu uzpolēšu.
tracks later. Rokerīši ir izsvaroti, pēc principa ņem pa piemēru vieglāko, šajā gadījumā 90 grami, un pārējos piedzen uz vieglākā svaru, lai visi būtu vienādi 90 grami. Tāpēc šim te arī nekas no metāla nav slīpēts. Pārējiem pēc vajadzības, jo smagāks jau vairāk jāslīpē nost. Šis ir smagākais 97, šim arī visvairāk ir noslīpēts nost. Slīpēt nost vajag tieši tur, kur ir pielājumi defekti. Teiksim, kā šim, kurš nav aiztikts tādi pielājumi defekti, tos var slīpēt nost bez fanātismu, jo, teiksim, ja visu svaru ņem nost konkrētā vietā, viņš paliks šokāks tajā vietā, tāpēc viņu vajag daudz maz vienmērīgi. Izsvarošana vissvarīgāka ir tieši sporta motoriem, kuri griežās lielākos apgriezienos, 8-9 tūkstoši apgriezienu minūtē, tur katrs grams no svara. Bet standarta motoram, ko tādu var darīt tikai tad, ja viņi ir noņemti un ja ir gribēšana to darīt. Es pierēju to izdarīt, tā kā man tas viss pagaidam ir uz galda vēl, bet speciāli jaukt ārā motoru, lai izsvarotu, un tas nebūtu pilnīgi nepieciešams. Šim procesam ir kā kad divi plusi, vai, kā saka, nošauti divi zaķi ar vienu šāvienu, jo arī eļļa no šīm te gludām virsmām labāk notek un mazāk saglabājās pielība pie šiem rokerīšiem darbības brīdī, kas arī savā ziņā maina svaru, jo eļļa tomēr arī kaut ko jau svar, un ja viņa labāk notek no viņiem, tad ir labāk. Bet tas, kā minēju, ir visaktuālāks tieši sporta motoriem. Jo lielāki apgriezieni, jo lielāki darba apgriezieni, jo būtiskāk. Vāsta atspēra parametriem ir jāpievērš īpašu uzmanību, jo no tā ir atkarīga gāzes sadalas mehānismu darbība kopumā un arī jaudas parametri. Atspēras vēlams ir piemeklēt, pielasīt pēc to spēka, nevis pēc augstuma. Ja nav iespēja izmērīt spēku, tad augstums tā kā tomēr arī ir tas viens no variantiem, kā pārbaudīt, bet tas ir tikai tā aptuveni, jo pats galvenais parametrs ir atspēres spēks, kurš tiek attīstīts pie dažādiem noteiktiem atspēres saspiešanās augstumiem. Ielikšu tabulu kaut kur bildīti. Man paveicās ar šīm te atspērēm, jo šīs atspēres ir no motori, kurš ir maz nobraukumu. Bija tāda iespēja nopirkt atsevišķi galvu un noņēmu šīs atspēres no tās galvas, jo tās atspēres lietotās, kas man bija krājumos, neviena īsti nebija vienāda. Bija ļoti grūti atrast pat 3 atspēres ar vienādu spēku. Kaut gan augstum arī viņām daudzām bija vienādi. Ir arī savs minimālais atspēres augstums atlaistā stāvoklī, tie bija apmēram 50 mm, šīs atspēres ir 52 mm ar augstumu, un, ja nemaldos, bija 40 ar kaut ko kilogrami. Šīs atspēres es ieguvu mērīju pirms vairākiem gadiem, noliku tieši priekš ņivas motoru, tā kā tādu es visus parametrus neatceros no galvas, toreiz netika filmēts, bet jebkurā gadījumā ļoti ar viņām paveicās, kad tiešām atspēres ļoti labas, visas vienāda svara un visas vienāda augstuma, un arī var redzēt, ka viņas pēc izskata ir kā jaunas. Ar rokerīšu atspērēm ir tā, ka ir divas nianses. Pirmā nianse ir tāda, ka atspēres vajag izvēlēties tādas, kurām ģeometrija daudz maz pareizi, lai, teiksim, šie te abi gali būtu viens otram pretī. Šīs ir jaunas atspēres, bet tas nenozīmē, ka viņas arī eksploatācijas gaitā nemainīs ģeometriju. Tā mēdz būt. Ja izvēlās lietotas atspēres, tad ir otra nianse. Šī te vieta, kura strādā rokerītī šeit. Un šī vieta dilst. Mēdz būt tā, ka nodilst pat līdz pusē, un iespējams pat vairāk, bet arī šādas, kur jau ir
iedilis nedaudz, var nākotnē salūst. Tāpēc labāk izvēlēties tādus, kurām dilums ir nejūtams vismaz ar pirkstu metru. Teiksim, šādi jau arī ir diezgan sadilusi, droši vien grūti redzēt, bet šeit ir viena tāda dziļa diluma vieta. Un šim te arī ģeometrija ir visai šķīva. Un ar šādu te šķību ģeometriju ir okerīts stāvēs šķībi un dils viena vai otra puse atkarībā, uz kuru pusi viņš stāvēs šķībi. Arī īsti labi nestrādās gāzes sadales mehānisms, būs arī vēl papildus trokšņi iespējams, tāpēc labāk šīs te atsperes ir izvēlēties sākotnēji taisnas un veselas. Un, protams, ar laiku arī ir jāpaskatās viņas, nobraucot pēc motora salikšanas varbūt kādu 1000 vai pat vairāk kilometrus. Ir jānoņem vāsta vāks un jāpārbauda, kā stāv rakerīši un kā jūtās atsperes.